Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par ļauna un laba atzīšanu. Lai Dievs mūs vada tajā, lai dod gudrību. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, Dievs dod mums atšķirt, kas ir īstais labums, garīgais labums. Nevis vienkārši tas, ko cilvēku uzskata par labu, Dievs, bet tas labums, kas nāk no Tevis. Dievs palīdz mums to satvert. Dievs pasargā no tā, ka mēs pasaulē meklētu gan atbildes, gan risinājumus. Pasargā mūs no tā, ka ļaunais mūs pārvarētu. Dievs aizsargā mūs, esi bruņas, esi cietoksnis, esi vairoks. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstvietu. 1. Mūzes grāmata, 3. nodaļā no 1. panta. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū. Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tenī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Par šo ir daudz sludinātāji sludinājuši un no dažādiem aspektiem, un paldies Dievam par to. Tikai nedaudz pieskaršos kaut kādu vienu no akcentiem, centīšos uzlikt tam, kas te ir rakstīts. Jā, tātad šī saruna, mēs zinām, ka Ieva krīt, pēc tam krīt arī Ādams, kas notiek pēc tam, kad viņi ir ēduši. Viņi ir uzzinājuši labu un ļaunu, Ādams kaunās no Dieva baidās. Dievs viņu meklē, Ādam, kur tu esi? Ādams saka, es baidījos, es kaunējos, jā. Es esmu kails, es tāpēc noslēpos no tevis. Un tad Dievs saka, kā tu uzzināji? Ka tu esi kails, vai tu neesi ēdis, no kā es aizliedzu? Jā, sieva deva. Un tad sieva saka, jā, man reku čūska deva, sātans deva. Nu, lūk, lielais kritiens, kas ietekmē visu cilvēces attīstību. Kas notiek zinādām labu un ļaunu? Un te ir zinu, daudz sludinātāji dažādi interpretējuši šo, un zinādām labu un ļaunu, tātad, kas ir grēks un kas nav grēks, šī kontekstā. Kas ir labi, kas nav labi. Viņš uzzina, ka viņš ir kails, tātad mums ir jābūt ietērptiem. Jaunās derības laikā Ādama problēma tiek atrisināta. Mēs esam ietērpti Kristū. Mēs neesam kaili. Jā, tas kailums kaut kādā ziņā ir saglabājies, bet mēs esam ietērpti Kristū. Kristus mūs sedz. It kā mēs nekad nebūtu grēkojuši, mūsu kauns uz krusta tika likvidēts. Mēs nekaunamies pieiet pie tēva. Šis Ādama problēma, ka viņš kaunās pieiet, viņam ir bail, viņš ir kails, viņa tiek atrasināta Kristū. Jā, tātad mana grēka kauns, mana nevarēšanas kauns, mana grēka kauns tiek nodzēsts, tiek noslēpts. Mēs stāvam Dievu priekšā, kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Kristus asiņu dēļ, jo Kristus asins brēc skaļāk uz debesīm no zemes nekā mūsu grēks. Kristus asins brēc skaļāk uz debesīm nekā mūsu grēks. Tāpēc mēs ejam pie žēlstības troņa kā? Ar bailēm? Nē, bez bailēm, kā mūs aicina, ja? Kā mēs rakstos lasām. Bet te ir situācija, viņi uzzina labu un ļaunu, un es gribu iedot tev vēl vienu interpretāciju. Man tas es iedvesmojos no Maikla Velsa sludināšanas. Visus aicinu, kam ir sirdī klausīties Maikla Velsa. Tur viss ir lielākā daļa angliski, tas ir kristīgā radio latviski, tulkojums šķiet ir. Bet tie, kas ir angļu valoda, no sirds iesaka klausīties Maikla Velsa. Dievs uz mani caur viņu ir daudz runājis. Un viņš arī tad runā par to, ka labu un ļaunu arī tādā plašākā nozīmē. Nevis tikai tātad grēks, negrēks, grēks vai svētdzīve kā pretmeti, bet vienkārši labais un ļaunais. Kas ir labi, kas ir slikti? Ir tāds stāsts, kas daudzkārt tur ir stāstīts, jau ir dzirdēts par vienu tēvu, kam bija 2 dēli.
Un viens dēls kāp uz jumtu, pa trepēm nokrīt, salauz roku. Slikti. Tad jau redzēs, teica vecais vīrs. Tad karš sākās, karalis sauc jauniešu, vīriešu karot, un to, kurš bija salauzis roku, to neiesauc. Pasauc to otru, un viņš aizgāja bojā karā. Labi vai slikti? Tad jau redzēs, teica sirmais vīrs. Runa ir par garīgo labumu. Tavas grūtības tevi var tuvināt Dievam. Manas grūtības manā laulībā noved mani pie krīzes kalpošanā Dievam un iedzina grēkā. Es pats biju vainīgs. Es ieslīdēju grēkā, azartspēļu atkarībā. Grūtības bija tik lielas, ka es pēc daudziem gadiem saucu uz Dievu, man lūkšana kļuva eksistenciāla. Es 100% apzinājos, vai nu Dievs tagad atbildēs uz manu lūkšanu, kā auguros tas bija, vai nu viņš atbildēs uz manu lūkšanu, man izglābs, vai nu ar maniem ir cauri. Man nebija ne mazāko ilūziju, vai bija absolūta pārliecība, ar maniem ir cauri. Dievs glāb mani. Tas kā Jona zivs vēderā. Jau viņam vēl pirms, tātad viņš jau bija gultnē, pirms zims viņu noķer, tur viņš saka, jau niedars ap manu galvu, kas tur bijās. Viņš domāja, viss zemes pamat jau vairs ciet. Fantastiska lūkšana. Un Dievs viņu uzklausīja un zivs viņu izspļāva krastā. Viņš palika dzīvs. Tur ir tā lūkšana, man viņa sirdī tuva. Tādas lūkšanas man patīk, tādas līdzīgas lūkšanas ir vēl Bībelē, kad no absolūtā bezizējas izpratni un izjūt un nav, visur ir strupceļš, visos virzienos liekas ir strupceļš, nekur nav laba risinājuma, nekur nav laba ceļa. Un Dievam ir gaismas ceļš. Dievam ir gaismas ceļš. Ja viņš pašķir, ja viņš iespīdina gaismu, tad tu ieraugi gaismas ceļu, kur tu viņu nekad neesi redzējis pirms tam. Tāpēc jau tu viņu neredzēji, tāpēc jau bija izmisums, ka tu viņu neredzēji. Bet ja Dievs iespīdina gaismas ceļu, tu ej pa gaismas ceļu. Pūdens virsmu jau vajag kā Pēters. Pa šauro ceļu tu ej, tu spēj iet, brīnumaini. Tu nekontrolē ceļu, Dievs tev kontrolē. Manas grūtības noved mani pie tā, ka man vajadzēja milzīgu palīdzību no Dieva. Es saņēmu brīnumainu palīdzību. Dievs man atpestīja no azartspēļu atkarības, no dzeršanas, no citiem grēkiem. Lielas problēmas, pēc tam liela palīdzība, tātad lielāka aina par Dievu. Nu tad ko? Tad tās manas grūtības, tas ir labi vai slikti. Laba un ļauna atzīšanas kokā, tas ir kas tagad? Tas ir labi vai slikti? Cilvēciski tu vari domāt, tas bija slikti. Paklausies, es esmu laimīgs par savām grūtībām. Dēļ tām Dievs man iedeva kaut ko, kas man pirms tam nebija. Ja tas ir komplektā, es pieņemu. Dievs, es pieņemu komplektu. 19. 20. gadā man bija šādas sarunas ar Dievu, ka viņš man ved ārā. Viņš sakārtoja man laulību, atjaunoja. Es pieņemu, ka man sieva ir no Dieva man. Sātans man bija sašaubījis. Viss sakārtojās pareizi. Dievs sakārtoja prātu, atrisināja neatrisināmo manā prātā. Sātans bija apmānījis. Dievs atbrīvoja no azartspēļu atkarības, kas bija 12 gadu aptuveni ilgusi. Prātam neaptverami. Tātad, kas ir tas, kas man bija tās grūtības? Tas ir labs vai ļauns? Garīgais labums tas ir. Tas virzīja, pareizā grēks jau nav labums, bet tas virzīja, Dievs virzīja to uz garīgo labumu. Tātad nesakoncentrējies uz to, ko tu spried ar savu prātu, kas ir tagad labs, slikts, tas nav būtiski. Tev jānoskaidro, ko Dievs saka, kas ir labs, ko viņš tev grib dot caur šīm ciešanām, ja tu tādās esi. Kamēr mēs ciešam, mums nav jāpatīk ciešanām. Viņas nebija paredzēts, lai patiktu. Bet Pāvils saka, mēs teicam sev laimīgs par savās ciešanās. Ja? Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Tātad, mums iznāk it kā paradoks. Tas, kurš daudz grēkojas, tam daudz piedod, tas daudz mīl. Liela mīlestība galā. Sātans tiek atbruņots, lai ko darītu Sātans, beigās viss pārvēršās par labumu, kad Dievs visu sakārto. Un viņš lieto Sātana izdarīto ļaunumu, pārvēršot to par labumu.
Un tad sanāk, ja man tās ciešanas un grūtības būtu mazāks, man būtu mazāks ilgs pēc Dievs, man būtu mazāk lūgums mazāks un mazāka atbilde. Un sanāk it kā paradoks, bet tas nav paradoks. Tas ir Dieva lielais plāns. Es pieņemu no Dieva komplektā to. Es neanalizēju, tad tas bija labi slikti. Dievs, ko tu saki, kas ir labi slikti? Ja? Romiešiem 8:24, jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo ja kāds jau ko redz, vai tam uz to vēl jācer, bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Jo mēs nezinām, ko mums būs lūk un kā. Es pat līdz galam nezinu, kas man ir jālūdz Dievam. Kad es ietu tādā emocionālā pielūgsmē un jūtos tuvu Dievam, man tur ir tik maz vārdu. Visbiežāk es saku tikai Jēzu. Jēzu. Ja es daudz runāju, tad es saku, vadi mani. Vadi mani. Viņš zina, es taču nezinu. Es pat nezinu 100%, ko lūgt. Jā, es lieku priekšā to, ko es vēlos. Man jau nav jāslēp. Jēzus arī teica, ja Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet garām. Bet ne mans prāts, tavs prāts, lai notiek. Mēs pat nezinām. Un te svētais gars nāk mums palīgā. Prātam neaptveram mums, maziem kukainīšiem. Svētais gars nāk par mums. Mēs esam Dieva bērni. Bez tām arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Tas ir kuram nespēkam nāk? Tas ir kristiešu vai nekristiešu? Tas ir kristiešu nespēkam, svētais gars nāk palīgā. Gars taču mīt kristiešos, Dieva bērnos. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Un es nedomāju, ka tas ir tikai par mēlēm, un pat negluži, jo mēles, tas ir valodas, valodā ir vārdi. Tie, kas lūdz valodās, kam ir svētā gara dāvana, viņi lūdz ar vārdiem. Te ir teikts, aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Tā ir man nopūta. Kad es vēršos pie Kristus un es nezinu, ko lūgt, un es saku vienkārši Jēzu, un es nopūšos. Svētais gars kaut ko runā par mani iespējams. Dievam viņš saka, lūk, Dievs, šim te vajag to un to. Dievs Tēvs, šis ir trīsvienības brīnums, prātam neaprakstāma tēma. Svētais gars iestājās par Dievu bērnu, Dievam Tēvam. Un saka, šo, tam vajag. Jo teikts, pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Viņš nāk palīgā. Mēs nezinām, ko lūgt. Svētais gars zina 100%, ko man vajag. Es lūdzu, man galvenais ir vienkārši meklēt tuvumā Dievu, un gars pats pateiks vēl priekšā. Pat ja es nezinu, tas nekas. 27. pants, bet tas, kas izpētī sirdi, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Šis ir tepat komplektā kopā. Šis ir tepat ar to, ka gars iestājas par mums. Mēs nezinām, par ko lūgt. Te ir teikts, visas lietas nāk par labu. Ko nozīmē visas lietas? Visas. Visas manas iepriekšējās lietas, tā skaitā grēks. Grēks ir ļaunums, bez šaubām. Nevajag grēkot, bet tātad, ja viņš ir bijis, Dievs to visu vērsīs par labu. To nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Dievs neļaujas apmānīties, viņš redz tavu motivāciju. Bet tātad visas lietas, arī tas kaut kas, kas man nepatīk pasaulē, kaut kādas ciešanas, kas ir cilvēkiem, visas lietas nāk par labu. Nevajag palikt tajā vērtējumā, ļauna un laba atzīšanas kokā nevajag vērtēt. Atstāj Dievam vērtēšanu, viņš lai pasaka, kas ir labs. Tā ir cita dimensija, tas ir nav, tu nespried, tu nesteidzies spriest. Tas nenozīmē, ka jāpatīk ciešanām, nu nē. Mēs negribam, mēs neesam mazahisti. Un tomēr, tātad, ja ir, mēs pazemīgi pieņemam no Dieva, jo tās nāks par labu īstajā, garīgajā nozīmē. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Un tālāk 29. pants. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgs savu dēlu tēlam,
lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā, bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Tātad, ja Dievs tev pasauc, viņš tev velk, viņš tev ir izredzējis. Atdodies, paļaujies, viņš zinās, viņš iesāk to pabeigs. Neuztraucies, nekontrolē, vienkārši meklē viņu, lūdz. Meklē, kā paļauties uz viņu. Ja? Viņš ir nolēms atpestīt, bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš ir aicinājis. Es atceros, ka 16 gadu vecumā, aptuveni 16 gadu vecumā skrundā, netālu no skrundas, Vēntā uz saliņas, es peldējos, sauļos, lasīju grāmatu, un tur bija pēcnāvas redzējumiem kaut kāda grāmata. Tas bija brīdis, kad Dievs man pieskārās. Es atceros, kā es pagriežos ar skatu pret debesīm un padomāju sevi aptuveni šādi. Tad jau tas, ko par Jēzus Kristu saka, tā ir patiesība. Ceļojums bija sācies. Brīnumains brīdis, kad Dievs pieskarās, izmainās. Viņš pieskarās tavam prātam, viss izmainās. Tavai sirdī, viss izmainās. Viss izmainās, kad Dievs pieskarās garā. Viņš, kad tev aicina viss, viņš tātad tas garīgais ceļojums ir sācies. Galvenais nepadodies. Tātad pat, ja ir bijuši kritieni, pat, ja tu ilgies gulējis grāvī, garīgā nozīmē, nekas. Nav svarīgi, kā ir sācies, svarīgi, kā beigsies. Svarīgi ir tikt debesīs. Mūsu dzīves jēga ir meklēt Dievu, atrast, padoties viņam, pieņemt viņu par glābēju un kungu, un ļauties, lai viņš mūs ved uz debesīm un klausīt viņam. Ja mana problēma ir maziņa, par kuru es lūdzu pie Dieva, tad tā Dieva atziņa arī man būs kaut kāda maza. Tad sanāk, ka tās problēmas ir laba vai slikti. Ja, nespriežam tajā miesīgajās kategorijās, meklējam Dieva acis, kā viņš uz to skatās. Lai viņš pasaka spriedumu. Ja, ejam pie viņa. Lūks 18 līdz 19, ar šo rakstvietu šodien noslēgšu. Bet kāds priekšnieks viņam jautāja, labo mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību? Bet ja es tam sacīju, ko tu man sauc par labu? Neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu. Viņš saka, labo mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību? Tātad, labo mācītāji, ko man labu darīt, varētu interpretēt, ko man labu darīt? Un ja es saku, neviens nav labs. Visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Glābšanu vajag. Mēs zinām to sarunu, kas ir tālāk. Viņam tiek prasīts par bauslī, viņš saka, to es esmu pildījis jau no jaunības. Un tad, ja es saku, tev viens lietas trūks, tad pārdod visu, un tad nāc man līdzi tev liela mantu debesīs. Un viņš bēdīgs paliek aiziet prom. Es ticu, šim cilvēkam nevajadzēja iet prom, ja viņš nevarēja tikt ar to galā. Tur kontekstā pēc tam tālāk saruna turpinās Jēzum ar mācekļiem, jo Jēzus saka, grūti bagātiem iet debesu valstībā. Vieglāk kamielim iziet caur atāts acis, bija to sauc tās durvis, ko naktī atvēra pilsētas Izrēlā. Un bija lielie vārti, tos naktī nevēra drošības dēļ vaļā, bet sarga atvēra tikai mazo atātas aci. Kamielis tika viņai cauri, kādā veidā uz ceļiem nometoties, un no viņa nasts noņēma nost. Tas ir garīgi. Tātad, ja tu nometies Dievu priekšā uz ceļiem, tu noņem pasaulīgās visas nastas nost, un tad tu izēji cauri atātas acī. Kas notiek ar mācekļiem? Viņi satrūkstās. Kurš tad var tikt glābts? Šis ir viss kontekstā iet ar to labo mācītāju. Ja? Un Jēzus pasaka grandiozs vārds. Viss, ko viņš saka, ir grandiozi un svarīgi. Viņš saka, cilvēkiem tas nav iespējams. Bet Dievam visas lietas ir iespējams. Tātad izglābt arī ko? Arī bagāto. Arī to, kuram grūti iziet cauri. Jo viņi satrūkstās. Kurš var tikt glābts? Un ticu, ka šim cilvēkam, kuram Jēzus teica, ej pārdod visu, un viņš noskums aizgāja, ticu, ka viņam vajadzēja palikt pie Jēzus kājām un teikt, Jēzu, glāb mani, es nespēju. Atpestī mani, dod man brīnumainu spēku, glāb mani. Mani izglāba no azartspēja atkarības, nevis es izglābos no azartspēja atkarības. Tie, kas ir bauslības vīri, kas nesaprot šo, tad viņi runu akcentē to cilvēku atbildību. Pat klausījos ierakstā vienu mācītāju, nesaukšu vārdā, tas nav no Latvijas, angliski runājoši, kurus ļoti cienu par daudz ko viņš sludina. Un lai Dievs viņu svētī. Un Dievs viņu ir lietojis manā dzīvē, un paldies Dievam par viņu. Bet tad, kad viņam aizsūtīja kaut kādu ierakstu par cilvēku, kurš cīnās ar pornogrāfiju,
Tad tas mācītājs ierunāja podkāstā tādas lietas, kur es domāju, brāli, nesit to, kuru krokodils saķēris aiz rokas vai aiz kājas. Sit krokodilu. Tas cilvēks jau ir noķerts. Lai Dievs dod gudrību tiem mācītājiem, pie kuriem nāk cilvēku un prasa palīdzību, kad viņi saka, ka viņi ir atkarībā, viņi netiek ar kādu grēku pilnīgi galā. Un te nav runa par kaut kādu viltību, ka kāds kaut kā izliekās, bet par tādiem, kas ir nopietni cīnījušies. Lai Dievs dod gudrību. Lai Dievs dod gudrību piekrist rakstvietai, kur Jēzus mums saka, bez manis jūs nieko nespēja darīt. Piekrist tam, bet neizsamist, bet iet pie Kristus un teikt, glāb mani, glāb mani. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, tikai Tu esi labs. Jēzu, Tu uzvarēji grēku. Un kad Tu esi mūsos caur svēto garu, tad mēs varam uzvarēt, bet paši savā spēkā ne. Dievs dod mums nošķirt, kas ir miesas prāts, kas ir Tavs prāts. Dievs dod mums sekot Tavam prātam. Dievs pasargā mūs no tā, ka mēs paliekam tādā humanismā, kas sacenšas ar garīgumu. Un ka mēs mēģinām tad atrisināt kaut ko ar gribas spēku. Dievs dod mums apskaidrību no augšienes, dod mums atklāsmes, Dievs. Tu atklāji mums, kāds Tu esi. Dievs rāda skaidri mums ceļu, to gaismas ceļu, pa kur mums jāiet. Dod mums varēšanu un gribēšanu, dod mums gribēšanu un varēšanu. Viss ir Tavās rokās. Dievs, neļauj cilvēkiem izsamest. Pie Tevis ir uzvara, brīvība ir objektīva, tā ir saņemama. Kad Tu dod, tad ir, ja nu Dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būsiet brīvi. Tēvs, mēs pieņemam šo, Jēzu mēs pieņemam. Svētais gars vadi mūs. Uzlūko tos, kas šodien skatās, Dievs. Pasargā no izmisuma. Tā nevarēšana iespējams ir Tava dāvana, lai pa īstam no Tevis saņemtu lielo dāvanu, lielo atpestīšanu, lielu glābšanu, lielu palīdzību, Dievs. Tad aina par Tevi mums palielinās. Dievs, dari tā. Palīdz tiem, kas meklē brīvību. To lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Paldies, dārgie draugi. Mani sauc Andris Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Es atgādinu par iespēju nākt uz Dāvida armijas sapulcēm klātienē otrdienās Rīgā. Atraksti man uz davida.armija@gmail. Sarunāsim tad par tavu atnākšanu. Nepaliec tur tumsā. Sātans tev nav pelnījis, Dievs tev ir pelnījis. Viņš tev ir izpirts, viņš ir miris par tevi. Jēzus Kristus mira par tevi. Nepaliec tumsā, nāc. Tiekamies pēc nedēļas, esiet svētīti.